Nu ko, labrīt! Esiet sveicināti šajā skaistajā dienā. Interesanti tas, ka es šo māju īrēju kopā ar citiem, un es esmu vienīgais, kurš ir pamodies. Es jau tur zinu, kā pēc iespējas klusāk, lai nevienu nepamanātu. Šodien plāns ir dabūt amerikāņu simkarti. Šodien plāns ir dabūt lādētāju, ar amerikāņu to štekeri. Un, eju uz veikalu. Es ceru, ka es neapmaldīšos, bet es mājās pastījos jāiet taisni un tad pa kreisi. Tagad ir 9. marts, ap 20 grādiem. Sajūta tāda kā normālā vasaras rītā. Tā, man bija taisnība, vai ne? Bāvers. Ko? Bāvers kaut ko spēlējas. Atrodamies Holivudā. Tas ir, labi, neteiksim Miami rajons, bet, ja godīgi, kad es te braucu no tas Miami lidostas līdz šeit, nevarēju pateikt, kur sākās Holivuda, kur beidzās Miami. Te ir tā vispār, ka, šāds gabals neviens parasti neiet ar kājām. Man te kaut kāds 20 minūtes ir jāiet. Visi parasti brauc ar mašīnām. Tā, varam nopirkt. Gan jau maksā kaut kādas 700,000. Interesi pēc varētu pēc tam paskatīties. Bet, normāli, kā jau parasta 60. gados celta Miami māja. Pamanīju, ka vēl viena māja pārdošanā. Goda Realty. Jose M. Brand. Vēl ka viņi neraksta cenas. Tā, man laikam tur uz turien vēl. Skatās, šim stabam ļoti daudz inspekcijas bijušas 2009. 2018. Un spiežot pēc naglām vēl ļoti daudz. Davai zaļo vajag. Un tad man uz to pusi jāiet. Un es nepaspēju pāriet. Un jau sarkans. Īstās, ka esam klāt. Jā, šis viss iepirkšanās centrs no turienes līdz turien. Es domāju, sākšu ar to galu, tad iešu uz turien, skatīšos vispār, kas ir vaļā, jo pulkstenis tikai 8:30. Nekas nestrādā. Būtu labi, ja strādātu metro T-Mobile. No cikiem? No šodien svētdiena, no 11. Bišķi pātri. Pēc ceļā būs jāienāk. Publiks vēl vaļā un skatos, tur vēl viens dollar stores. Tur bija dollar stores. Šeit ir vēl viens dollar stores, laikam populāri. Esmu nonācis pareizā vietā, tikai tagad no visu šitā ir jāizvēlās īstais. Es tur skatījos. Šīs ir papildināšanas kartas un rekurē, bet te ir tukšs. Te ir palikuši tikai 2. Tad viņš apmēram tā arī maksā $40-30. Piemēram, rekur 15 GB par $40. $25 5 GB. $50 unlimited data. Ziniet ko? Man vajag pakonsultēties ar cilvēkiem, kuri te dzīvo. Ja būtu viena karte, es saprastu, bet ja tur tāda izvēle, man ir jāsaprot, kurš man dos vislabāko internetu. Un kur te varētu būt, uz kuru pusi, Kur jūs sakiet, man labāk iet tur? Gan jau pīzēs, ne? Varētu šitā īstenībā. Šis, protams, labi, bet tās ir dāvana kartes. Labi, ok, viena problēma atrisināt. Jā, tā ir. Tajā Dollar Generalā ir vienīgās simkartes, kas te ir, vai arī T-Mobilā. Bet tā kā pulkstenis ir 9, man vienīgā iespēja ir tagad Dollar General. Vai arī Walmarts. Walmarts sazina, kur ir, nevar pastīties, nav simkarte, nav internets. Tā kā te nekāda izvēle nav, vai krikets vai šis. Kriketam es te neredzu tarifus. Tāpēc es paņemšu šito. $40, 30 dienās un 15 GB. Un cigaretes $10 pa paciņu. Bet tur ir Marlboro Menthol arī. Jā, skatos, ka tur cigaretes ar garšām. Nopirku to starter kitu, $1 maksāja, bet mēs ar pārdevēju abi nesapratām, kā var dabūt tos 15 GB internetu tur iekšā.
Nu, pačakarējamies, nekas nesanāca. Nu, viņi teica, sliktākajā gadījumā, nu, es aizvēršu tagad uz savu Airbnb. Ja man nesanāks, lai es eju uz Walmart, viņiem ir lielāka izvēle. Bet, nu, aiziet uz Walmart ir nereāli, jo viņš ir tālu. Tāpēc būs kaut kas jāpadomā. Nu, es ceru, ka sanāks aktivizēt. Nu, kas tur ir? Iekaši internetā un aktivizē. Tā, nu, es eju atpakaļ uz savu Airbnb. Ko man vajadzētu? Man vajadzētu dabūt kafiju. Interesanti, cik tā maksā viena krūze kafijas. Un es jums līdz kaut ko foršu parādīšu. Iesim pēc kafijas Taco Bellā. Skatos arī sabiedriskais iet 8. autobus. Pats veikals ciet, varbūt drive-thru sanāks. Nē, nestrādā, nezinu. Nav neviena. Viss ārā nežēlīgi karsti, 25 grādi. Šodien solīs 30. O, man Uberīts ieradies. Labdien! Cik līdz lidostai? Tur vienkārši man dāvans ir no Latvijas, viss, kas atvests, zin kā. Kur tālāk? Pa labi. Tu normāli iet tā, to jūtīgi. Un aizbrauksim uz pludmali, nopeldēsimies. Un, jā, kaut kas aizst arī jānopeld. Cik stundā maksā parkings? $4. $4 stundā, ja? Tas tā kā Rīgas centrā. Vecrīgā. Šitā saucās Hollywood Beach Promenade. Kāds tev cik smoki? Smoki vai ne? Es biju šeit. Es šeit? Es katrs brīvdienas te brauc. Daudz smagāk nekā Miami Beach. Daudz foršāk. No Miami Beach jau arī nebija nevainas. Augsts ūdens! Es šodien laikam izlaidīšu. Tu iesi? Es neesmu bijis. Esam Walmartā un, nu, šito es saprotu, ja, paskatieties, cik liela simkaršu izvēle. Nu, ne tā kā, ja, $3. Tā kā šeit arī būs kaut kas. Šitas var, ne, šitas ir papildināšanai. Nu, redz, kāpju uz vasiem grābatiem. Bet vispār nevaram atrast, ko vajag. Nevar atrast ne simkardi, ne pārveidotāju no Eiropas rozetes uz amerikāņu. Un tas cilvēks, kurš tas strādā, nezinu pats, kur ir. Piemēram, pa simkartēm, ja, it kā atradām, bet tur nebija vajadzīgās simkarti. Nu, starter kits, ja, pati simkarti. Mēs atradām tikai papildināšanas kuponu. Bet, nu, nav jau ko papildināt. Tā kā tik liels veikals, bet es nezinu, es esmu vīlēs. Dzirdi? Es esmu vīlēs. Kam rakstīt? I need manager. Es būšu Kārena un teikšu, I need manager. Man liekas, ka mana māsa arī tikko te ir atbraukusi. Kas ir noticis? Meklējam mašīnu. Stāvēt. Vienmēr sakot, nevaram atrast mašīnu. Nu, nē, taču ir nekur izlāk. Kur ir? Tā nav? Tā zila? Sorry, es nevaru. Tā ir zila, redz? Jā, tik tālu reāli. Parādi, kāds te parkingos. Tūlīt parādīšu, jā. Nu jā, lai jūs saprastu, ka joka mazie, ja ka jāizmirst, kur mašīnu noliek. Tad, nu nezinu. Nu, sapratāt, ja? Viss, no tagad ir jābūt, ne? Beidzot, simkartē jābūt. Mēs iesim tur. Taco Bellā būs simkartē. Nē, es domāju, būs. Kur tu ej? Ejam? Nē? Tur jāiet.
Ko es bez tevis darītu? Es aizietu sazinu uz kurien. Nu tā, lai jūs saprastu, varā ir 30 grādi, plus 30. Man ir ļoti karsti. Bet te daži labi saka, ka tas nekas nav. Veikalā man pārdevēja, zin, ko pateica? You'll be fine. Es saku, oh, it's very hot outside today. You'll be fine. Tā, viss. Ja te nebūs, tad es zaudējis ticību cilvēcē. Jo kur gan citur, tur vēl ir AT&T uz to pusi. Bet nu ceru šeit būs. Beidzot atradām kādu, kurš saprot savu darbu. Bet arī, ja, viņš apselu taisīja. Man vajag vienu līniju vai divas līnijas. Es saku, nē, man vajag, piezvanīt. Bet cik līnijas jums vajag? Nezinu, piezvanīt. Jā, man vajag tikai piezvanīt un internetu. Kopā tas izmaksāja $53. $50 tarifs un tad $3 nodoklis. Bet interesanti tas, ka viņi te visu pārdod, cenas norāda bez nodokļa. Un pārdod tad jau dārgāk. Tā, normāli, lai saprotu, tas ir normāla cena mēnesī. Tas ir 50 ir labi? Tas ir normāli, jā, lēti. Jā? Piemēram, es tā arī maksāju. Bet ja tu neņem prepaid, ja tu ņem tarifu, es tā arī maksāju. Tad arī vienalga 50, jā? Niansi, ko es mērsām pateikt. Tie $50 ir unlimited. Unlimited calls, unlimited text, unlimited internet. Es pareizi saprotu? Yes! Vienkārši, Sarmīti jau smējās, ka man vajag tulku, bet, ja godīgi, tad cilvēkiem šeit ir akcents, ja? Dažādi cilvēki un dažādi akcenti. Un viņi, piemēram, saka, tā es reāli dzirdu. Say again, please. Un Jānim vajag tulku. Un jums ir velosipēdu joslas. Es neviskētu tur braukt. Tāpēc, ka var kāds ātri nobraukt? Jā. Jā? Cilvēkiem vienalga, ka tur ir zaļš un skaidrs. Es vienreiz gāju pāri ielēju pāri zaļo gaismu un man gandrīz uzbrauc mašīnu. Nē, tā jau gadās visur, ne? Man nebija Latvijā. Vienkārši viņi neskatās uz gājējiem, viņiem nav tāda alertness. Nav uzmanība. Domā, tas cilvēki te nestaigā. Bet tā arī ir. Tā arī ir. Tu redzi kādu kaut kur staigā? Jā. Tu vispār redzi kādu cilvēku uz ielas? Jā. Nē? Nav? Kā mums paveicās, ne? Centrs tas būs, jā. Adres? Izstāst pēc ādrā, ne? Šodienas pēdējais mēģinājums dabūt lādētājiem adapteri. Brand Smart veikals. Nē, nevis Brand Smart, bet Brand Smart. Es domāju Brand Smart, bet Brand Smart. Sarmīts saka, ka šī ir pareizā vieta, kur meklēt, bet zinot iepriekšējos, pārdevējus, vieta varbūt arī pareiza. Bet vai viņi zina kaut ko par savu veikalu? Telefona cenas. Te vēl tirgo Samsung S20. Jā, pat $320. Un Samsung S25 štuku. Un šitā ir Ultra. Štuka 300. Saņēmām ziņu, ka pie 14. lodziņa. Un tagad mēs varam minēt. Jā. Vai būs tāpat kā Walmartā, jā? Kur mums sūta? Nē, viņš zināja, ko viņš runā. Viņš izstījās pēc lietpratēja. Okay, šas. Viņš teica, ja ir, tad varētu, ka nav. Re, kur ir 14. Barbijas. Labs sākums. Barbijas. Re, kur. Re, kur ir. Tur bija pārdevē. Viņi atnāca, pateica, I'm gonna really cry, yeah? Un aizgāja. Un atnāca atpakaļ. Bet tiešām, cik grūti ir nopirkt. Nē, nopietni, mēs tagad ejam uz citu kasi, jo tur nekas nesanāca. Un es ceru, ka šeit sanāks. Uzmanīgi, ko es dabūju. Tas tiešām sasniegums, bet pasties, ko es atradu. Elektriskie, ja? Riteņi.
Štuka. Nemaz nav tik traki, ne? Štuka. Štuka. Mazāk. Rekur elektriskais skūters, tur gan cena nav. Bet interesanti. Man šitādi vajadzētu, ne? Braukāt pa Miami. Negulī. Tā šitā. Es te neielīstu iekšā. Sarmīt noskuma. Bet, kā var veikties tā? Tagad plāns aizbrauksim uz veikalu. Jauns veikals. Atkal uz veikalu. Bet šoreiz vajag vienkārši nopirkt kaut ko paēst. Nopirksim Krievu veikalā kaut ko. Jauns Krievu veikals atvēries ir. Cik tu ātri mācies? Es visu zinu. Zini, bet es arī zinu vienu lietu, kad es, iepriekšējā, ka mēs te bijām. Burgers ir burgers, jā. Tev Latvijā ir McDonald's un šeit ir McDonald's. Un tu it kā domā, ka tas ēdiens būs vienāds, bet nē, vēderam tāpat. Amerikāņu McDonald's nepatika. Ne? Neatceries, mēs taču pirmajā dienā tur bijām. Un tad pēc tam visu atlikušo laiku sāpēja vēders. Jo mēs ēdām visu laiku, es jau testēju tur Burger King. Aiziet apsēties komentāros, kā es minēju. Ir links manai iepriekšējai vizītei Amerikā, jā. Un vēderam nepatīk, tāpēc es tagad tā būšu uzmanīgs, jā, neēdīšu visu pēc kārtas. Neiešu visos tajos. Tāpat tur tagad vairs nē. Atvei? Nē, nevajag arī. Viņi saka, ka McDonaldā nav īsti gaļa. Sapcīta, jā, jūs nezināt, es strādāju arī agrāk McDonaldā un tur bija īsti gaļa. Ja? Toreiz, jā. Bet, zini, ko es gribētu pagaršot? Wendy, es atceros, ka mēs braucam no Houstons. Nē, ne Houstons. Fort šo te, kur tas SpaceX laida gaisā? Kā viņš sauc? Cape Canaveral. Kad mēs braucām no Cape Canaveral, tad pa ceļām piestājām Wendy's. Un bija baigi garšīgi, es to atceros. Tas bija arī, sapcītu, video tajā vecajā būs tas viss. Labi, braucam. Chipotle. Gribētu arī Chipotlē. Nē, tur es gribētu, jā. Brauc, kur vajag. Mēs to Krievu veikalu? Jā. Ok. Es sapratu, ka viņš ir kaut kādā pagrabā, kā jau Krievu veikala. Viņš ir normālā vietā, jā? Wow. Nē, parasti jau zin, kā tie Krievu veikali kādos pagrabos, tur tāds vecs, tāds onka pīpē, cigareti, tāds, pacanē! Tur es neredzēju. Nē. Nevienu Amerikas Krievu veikalu. Nē. Nē. Interesanti, kā es būtu redzējis Amerikas Krievu. Tikai to, ko filmās rāda. Kur ir? Kurš? Old Navy? Nē. Net Cost? Jā. Tas ir Krievu veikals? Jā. Un vēl pat nosaukums Krievu valodā? Nē. Wow. Viņi advancējās. Nevar sagaidīt, kamēr Jānis izkasās, ne? Stāv kaut ko filmē, kaut ko liek somā. Kas te Krievu? Kas te Krievu? Kurš nabis? Kur vodka? Kur siļķis? Ir alkohols. Ir siļķis arī? Kur boršķis? Ir arī. Ir, jā. Šītas jau ir tuvāk, jā, Eiropai. Jā. Tomātī šličt. Iemācīšos krieviski kādreiz arī. Skaties. Biespiens? Cik maksā? Nežēlīgi dārgi, teiksim tā. Bet viņš ir kaut kāds pilns? Nē. Latviskī tvorog. Latviešu? Latvieši zina vispār, ka ir tāds biespiens? Product of Latvijā. Nopietni? Paga. Ko? Product of Latvijā, kurš viņu ražo? Kur ir ražotājs? Tas ir no Latvijas. Latvijā, LV. Interesanti, jā. Ir. Wow. Es tev vēl parādīšu. Rekur Rīga. Tvorog Rīga. Grīķi? Grīķi lētāk kā Latvijā, man šķiet. Jā? Jā. Bija 99 centi pagājušajā. Nē, tas taču lētāk kā Latvijā. 400 grama. Vai arī tāpat. Bet, man liekas, jā. Bet tā man ved vēl kaut kur, bet šis ir nopietni ļoti labi. Jo, ja ēstu šo pārtiku, tad es domāju, ar vēdera problēmas nebūs.
Un laima te arī ir. Jā, skaties. Šitā. Un interesanti, īpaši tumšs un cena, jā, 11. Es varu darēt, ka Latvijā viņš maksā tik pat. Jā? Un kur šitas vispār $60 lēti, jā? Jā. Vistas filēja, jā, 5,72 pa 2 poundiem LBS-iem. Kur šitādi? 4,97 vistu kājiņas, 2,63 LBS. Nu, tie ir poundi, jā? Maltā gaļa. Zivs. Siļķi. Ej, tu nost. Jā. Šeit starp citu bija Latvijas arī. Šeit bija Latvijas arī. Tas nav Latvijas, bet... Roja. Roja, jā? Tals un olēts. Irbe food. Oh, wow. Un cik maksā 5,79 un kaja Rīgas cilavas 3,19. Nu, tā kā Latvijā gandrīz. Un tas ir tas gatavais ēdiens, ja, ko tu stāstīji. Nepareizā galā. Nepareizais gals. Austies kāds kotlets. Gribi rosolu? Lūdzu. Bieži salāts. Gribi bieži salāts? Lūdzu. Skaties, interesanti. Karodziņa, no kurienes maizīt nāk uz Franciju, jā. Lietuva. Germany. Lietuva ir uzvarējusi. Lietuvieši apsies Reku vēl viena. rupmaizīt. Tā vakariņās man būs vista ar griķiem, sarmītē būs vista ar biešu salātiem. Labu aptīk! Baigi. Tā, kā jūs domājat, cik mēs pa visu šo samaksājam? $90. Jā. Tā kā varbūt varam ēst to, ko gribam, bet tajā pašā laikā dārgi. Bet Amerikā te viss ir, nu, šis jau tās cenas nebija dārgāk kā citur. Walmarts vai ko. Tā kā jā. Nu ko, šis video noslēdzās. Paldies, ka skatījāties. Mēs brauksim ēst, a jūs saspiežiet laikus, ja? Davai, čau. Nu, parād, kā tu Sarmīte teica, ka viņi mācāt labāk atvadīties. Nu, saki. Saki. Čau. Saki, čau. Labi, es gribēju teikt, rakstiet apakšā arī komentāros, ko jūs vēl gribētu redzēt no Amerikas. Ko es varu aizbraukt apskatīties, vai kas jums interesē, vai ko es jums varētu pastāstīt, vai Sarmīte, ko varētu pastāstīt. Tā kā, čau! Tā viņi gribēja.